Čaumiņiem. Šajā video es padalīšos ar to, kā es strādāju kā fizioterapeite, kas ir tas veids un formāts, kādā es saredzu savu darbu, savu darbības lauku. Pirmkārt, kas ir jāsaprot, ka mana 13 gadus ilgā pieredze fizioterapijā, viņa man ir devusi, es esmu atradusi, teiksim tā, savu kaut kādu to formātu, kādā es strādāju kā fizioterapeits, kā speciālists, un ir jāsaprot arī tas, ka, ja tev ir interese, man arī ir interese vienmēr iet dziļāk un skatīties un meklēt, kur ir tā galvenā vaina, kāpēc rodas problēmas. Tas ir interesanti, tāpēc, ka fiziskā izpausme tas jau ir tāds pēdējais aspekts mūsu kaut kādām problēmām, kā viņas parādās dzīvē. Nu, lūk, bet, ja tu apsver iet pie fizioterapeita un ja tu domā, vai tu gribi nākt pie manis, es tev pastāstīšu, ko pie manis var sagaidīt. Tātad, tas, kā es saredzu šo procesu, savu fizioterapiju darba procesu, ir tas, ka es ar to redzu, ka zemes uzāršanu, pirms sēklas iesēšanas, es to redzu kā mājas būvniecību, sākot ar pamatiem, un tas, ko tu vari iegūt pie manis, tu vari iegūt mājas pamatus. Tas, kā es redzu lietas, ir tas, ka es nedodu būvēt māju, es nestādu sēklu, pirms nav veikt sagatavošanās darbi. Un es pieņemu, ka pamatā visi tie cilvēki, kas nāk pie manis, kad tas ir tā kā, kad cilvēks pirmo reizi ir nonācis kontaktā ar fizioterapeitu, kad cilvēks ir, nu tā kā, nezinu, pirmo reizi atnāca iepazīties ar instruktāžu, kas tad ir viņa ķermenis. Un tas, ko es daru, es no sākuma, izmantojot osteopātijas un kraniosakrālās terapijas metodas, arī metodas dažas tehnikas no manuālās terapijas, es sāku ar to, kad es noharmonizēju un atgriežu cilvēku maksimāli neitrālā nulles stāvoklī, bez sāpju stāvoklī, tad, kad mēs jau varam tālāk pildīt kaut kādus basic vingrojumus, kur ķermenī nebūs kaut kādi bloki, kas ierobežos kustību, jo, piemēram, ja mēs neuzvaram zemi, ko es salīdzināju ar tavu fizisko ķermeni, tad no sākuma es izmantoju fiziskas manuālas tehnikas, lai atbrīvotu tavu ķermeni, atbrīvotu tavu prātu, saspringumu ķermenī, un pēc tam jau mēs varam iet tālāk lejā uz paklāju un mācīties slēgt iekšā dziļo korsets muskultūru, slēgt to kopā ar elpošanas tehnikām, skatīties, veidot jaunas neironu saites, smadzenēs, liekot kopā kājas, rokas, elpu, vēl visu kaut ko, respektīvi, rēķinies, ka tas ir diezko tāds sarežģīts darbiņš, ka tas nonāk līdz mūsu smadzenēm, tā kā, nu, reāli jāmācās kaut kādas lietas pa jaunam. Nu, lūk, un tā visa rezultātā, tad, kad tas ir tas, ko es uzskatu, ko es varu tev iedot. Un pēc tam, tu ar to savu bagāžiņu, ar saviem mājas pamatiem, savu izpratni par to, kā funkcionē, un kad ir iestādīta sēkliņa, tajā visā labotībā un labsajūtā, man es ar mierīgu sirdi tev var laist, doties tālāk, attīstīt savu funkcionalitāti, spēku, jebkur, kur tu vēlies, pie funkcionāliem terapeitiem, citiem, pie funkcionāliem treneriem, sporta zālē, grupās, jebkur, jo man būs mierīgs sirds un prāts, jo es būšu bijis liecinieks tam, kā tu spēji sakoordinēt visas savas kustības kopā un ka tu jau esi kļuvis par savu ķermeņa pavēlnieku. Zini, tā kā tāds cowboys, kurš ir iejūtis savu mustangu. Nu, lūk, līdz ar ko pie manis tās vidēji ir 3 līdz 5 apmeklējuma reizes. Vēl cilvēki mēdz izvēlēties turpināt nākt pie manis uz balansēšanu, uzturošu tādu
terapiju, tiksim, reizi mēnesī, reizi 2 nedēļās. Es pat arī eju katras 2 nedēļas pie savā speciālista, kas, nu, par cik, piemēram, es eju šo apzinātības ceļu, arī, teiksim, garīgo ceļu, un es visu laiku strādāju ar sevi, nu, tā kā gan garīgi, gan mentāli, tad visas tā pārstruktūrēšanās uz kaut kādu jauno struktūru fiziskajā ķermenī, viņi rada tādu, un kaut kas, savelkās. Un tad es eju atkal palīdzēt, izharmonizēt tas visas blokus un enerģijas fiziskajā ķermenī. Jā, tas nav tur nekādas ezotēriskās zināšanas, tas tiešām ir klasiska kaut kāda osteopātija no sērijas. Ja? Nu, ja mēs runājam par tādu fizisko līmeni. Tāda atkal tur visas ikdienas lietiņas, darbiņi, viss kaut kas, jā, atkal kaut kāda emocija, kaut kur sabijos, vēl kaut kas sažmiecās, akna nospazmējās. Atkal, jā, tur var aiziet pie speciālista, viņš tev atkal izharmonizē. Un man tas liekas tāds, nu, tāpēc, ka es pati tā eju pie savu speciālista jau gadu vairāk, jā, un tas, es nezinu, vai tas kādreiz beigsies, jo tas attīstības un izaugsmes posms, nu, tā kā, man liekas, viņš ir, nu, garš visas dzīves garumā. Nu, tā nav tāda lineāra vienība. Tas ir visu laiku mums notiek kaut kāds augšas, lejas, kaut kas jauns ienāk, kaut kāds jauns transformācijas, un tam mūsu fiziskajam ķermenim visu laiku ir, nu, tā kā jāmēģina integrēties, jā, un tad ir labi, kad ir kaut kāds tāds speciālists, pie kura tu vari aiziet, un viņš tev palīdz tā kā atkal visu izharmonizēt. Un tagad atkal palaiž, un tad atkal izharmonizē. Un es sevi uzskatu par šādu speciālistu, pie kura var nākt, salikt lietiņas pa plauktiņiem, bučis ar tā, atkal leit savos darbos šurī murī, un tad atkal atnāc atpakaļ, es tev atkal palīdzu, un tā. Jā, priekš sevis es tev esmu atradusi kā tādu labu veidu, kā sevi atbalstīt, un tas ir tas, ko es redzu, ko es varu piedāvāt arī jums, teiksim, tālāk. Nu, lūk, tas ir tas segments, un ja tev rezonē tas, ko es tev stāstu, tad es varētu būt tavs speciālists. Pretējā gadījumā man ir arī kolēģe, kas arī ir ļoti profesionāla, zinoša un nav super klasiska, bet noteikti klasiskāka nekā es. Un, teiksim, tas manējais kaut kāds redzējums tev šķiet tomēr pārāk, nu, tāds plašs un nedrošs un netverams, tad es tev aicinātu vērsties pie manas kolēģis, kas tā kā, varbūt, es nezinu, bet, nu, cik es saprotu, negrābstās par tādiem kaut kādiem tur augstumiem, kā es to daru, ja. Un tā kā tas būs tāds piezemētāks, stabilāks, drošāks, jā, pasākums, tā kā jautā, nodošu kontaktus, mēs abi strādājam ādušu praksē, sevišķi šobrīd, kad es dodos savā tālajā Santiago ceļā uz tāju zemi, jā, tad viņa paliek pilnīgā in charge mūsu ādušu praksītēm. Tā kā, jā, tas būtu arī viens formāts, kā tu vari atbalstīt manu garīgo ceļu ārpus Latvijas robežām, apmeklējot, ja tev ir jāapmeklē fizioterapeits, tad dari to pie manas kolēģis. Nu, lūk, ko es vēl gribētu pateikt? Nu, redzi, un tas, kas rada mana filozofija, kā es redzu lietas, piemēram, bija jautājums par ceļu krakšķēšanu un par spiedienu sajūti ceļos, nepatīkumu vai fizioterapija var palīdzēt. Vienalga, lai kāds būtu pieprasījums, problēmas, raksturojums vai kas, es vienmēr sākšu ar vienu un to pašu. Pamatā tā būs vienmēr 90% gadījumu viena un tā pati schēma. No sākuma holistiski atbrīvojam tā kā visu centrālo nervu sistēmu, atbrīvojam kaut kādus mehāniskos blokus, ja, un tad mēs apmēram sākam no jauna runāt, ja, un tad sākam būvēt kaut kādu to pamatiņu, to dziļo korstas muskulatūras apzināšanos, un tad jau kaut kāds specifisks vingrojums. Tiešām retos gadījumos ir, ja tur ir kaut kas ļoti lokāls, ja, bet pāresti tas ir visa ķermeņa stāsts, un tāpēc
Es parasti nestrādāju, tā man sāp elkonis, nu, es nestrādāšu parasti tikai ar elkoni, es tā kā tev paskatīšos kopā, iziešu cauri tavam ķermenim un tomēr strādāšu holistiski ar visu sistēmu, un tad, kad es būšu pārliecināta, ka tā kā es esmu atbrīvojusi tavā ķermenī maksimāli iespējamos blokus, es varu ķerties klāt arī lokāli tavai ķermeņa daļai, kura ir tā kā, nu, prasa visvairāk to uzmanību. Bet kā fakts, tas ir tikai upuris kaut kādām sekām, kas ir, nu, tavā ķermenī savijies vairākos slāņos kopā. Nu, lūk. Un, kur es tur visu šito aizgāju? Par tiem ceļiem. Jā, man ir grūti pateikt, neredzot cilvēku, bet tai pašā kontekstā es teiktu, ka es sāktu tāpat ar mājas pamatiem. Tas ir tā kā ABC, mācīties ABCD, jā, un tādā garā. Atbrīvot visus savilkumus, visus blokus ķermenī, noharmonizēt, apskatīties tavu stāju, visticamāk tur kaut kas ar stāju, ja, ceļi, un iedot to izpratni par to pašu dziļo korsets muskultūru, par to sevis turēšanu, kā elpot pareizi, kā slēgt muskultūras ķēdes kopā iekšā secīgi pareizi. Un ja pie tā visa tev nepārstās sāpēt ceļi, tad mēs jau varam iet tālāk skatīties. Bet, protams, nu, sākotnēji būtu noderīgi tur iztaisīt, ja tiešām tur ir kaut kāds spiedošs sajūta, iespējams, tur ir kaut kāds šķidrums krājās, to varētu aiziet nočikot pie ultrasonogrāfijā, jā, paskatīties, kas tur notiekās. Tur var būt visādi bioķīmiski faktori, tur droši vien arī teiktu, vai tu esi atārpojies, piemēram, no parazītiem, ja, kas nonākot asinsritē, viņi var vienkārši, nu, tā kā, ja viņi dzīvo tavā ķermenī, viņi tāpat tās izdala savus toksīnus, kuri, nu, ir, toksīni indes, jā, kas var nogulsnēties locītavās, jā, vai veidot kaut kādu iekaisumu procesu. Tad būtu arī jāskatās no bioķīmiskā aspekta, tā kā, cik tur ir viss tīrs un sakārtots. Plus, tad, ja mēs sakārtojam visu māju, iemācam pamatlietas, ja mēs attīramies arī iekšķīgi, teiksim, no tiem pašiem parazītiem un tādā garā. Un tad, kad tas ir tā kā bāzīti izdarīti, mēs vēl varam arī skatīties, kā mēs varam uzbūstot savu sistēmu ar kaut kādiem uzturbagātinātājiem. Es zinu, ka ir biohakeri, kuri ir izstrādājuši dažādas schēmas, tieši arī kustību balstu sistēmas uzlabošanai, tā kā būstošanai. Tad, nu, tā schēma tā kā kompleks, kā tev kas kā ir jālieto, lai to iekaisumu vai traumas procesu dzīšanu veicinātu, atlapšanu, atveseļošanos. Tā kā tas ir tāds multidimensionāls pasākums. Un te nāk iekšā, es gribētu teikt, droši vien kaut kāda vecās pasaules priekšstati par to, ka dakteri vēl joprojām sūta ārstniecisko vingrošanu, masāžu, apkakles zonas masāžu. Un tieši ko tev dos apkakles zonas masāža, ja tu tā kā nestrādās holistiski ar savu ķermeni, tu tāpatās izies no kabineta ārā ar, tiksim, nepareizu stāju, sevi nepareizi nesīs, atkal neadekvāti pārslogosi tur savas muguras, vispār ķermeņa daļas, un atkal tev saviliksies plecu zona, ja, un atkal ies uz masāžu, bet tā kā, in general, tā kā neatrisināsim to problēmu saknē. Tāpēc arī šis būtu mans aicinājums ārstiem pamainīt pieeju no tā, ka jūs esat hierarhijas top galā. Cilvēki, pacienti, klienti jūs klaus, jūs viņam esat tikai dieva vietā. Un lai pēc tam mums, kā funkcionāliem speciālistiem, nebūtu tur kaut kādas grūtības komunikācijā ar pacientu, un mēs nesaskartos ar to kaut kādu pretestību, pret to, ka daktars man teica, ka man vajag ārstniecisko tur vingrošanu vai masāžu, jā, un ko jūs sakat, ka tas nestrādās. Kad mana rekomendācija būtu, kad ārsts varētu teikt, vienkārši
dodaties pie fizioterapeita, saņemiet fizioterapeitu konsultāciju, lai viņš tā kā, ja, izvērtējot tur attiecīgi tur diagnozi, tur simptomātiku, vēl uz kaut ko, viņš ņemot vērā tās savas zināšanas, jo mēs esam ļoti dažādi speciālisti, mums katram ir savs kaut kāds lauciņš ar savām tehnikām, kuras mēs pārzinām, kas mums strādā, ko mēs varam pielietot, ja, un iedot un atrisināt kaut kādu to problēmu, ar ko cilvēks ir atnācis. Un ārsts varētu vienkārši atsūtīt, uzticoties to, ka funkcionālais speciālists ir pietiekoši gudrs, lai atlasītu labāko tehniku vai metodi, kā atrisināt problēmu. Tā nevienmēr būs tikai masāža, ja, nu, ko parasti klasiski nosūtījumus raksta masāža, ārstnieciskā vingrošana. Bet, nu, tur ir, nu, dafigā vēl visādas dažādas metodas, kas konkrēti var palīdzēt, ja, šim cilvēkam. Tā kā mana rekomendācija būtu neaprobežoties ar šiem divu tehniku veidiem, metodēm, bet vienkārši uzticēties un nosūtīt fizioterapeitu konsultāciju. Tā kā vairot uzticību funkcionāliem speciālistiem, lai tad, kad pacients nonāk pie mums, lai mēs nebūtu tādi ierobežoti tajā savā izpildes formātā. Lai varētu iedot tiešām visatbilstošāko un viskvalitatīvāko veidu, tehniku un metodi.